tā, sporta draugi un nedraugi. Tie, kas uzskata, ka sportot nevajag, galvenais sēdēt pie dīvānā, pie telzora un čipšus ēst. Vajag arī tādus dīgdiņus tikai jūs. Kārtējais ar sportu uztur raidījums. 5. laikam pēc skaita sanāk. Tā kā tērauds salūzis, iepšu tas nozīmē, ka es esmu apslimis. Tad tur neko nevar padarīt. Pats ar sportu šodien nenodarbošos. Šodien aizbraucam uz Rīgu, uz Olimpisko sporta centru. Tur mūsu ļoti labiem draugiem, florbola klubam Rīga, ir kārtējā Latvijas čempionāta spēle virslīgā. Tiekās ar pagājušā gada čempioniem ar Cēsu Lekringu. Kā būs? Velns viņi zina, tāpēc jau tas ir sports, nekad neko nevar zināt. Lai būtu kāds uzvarētājs, kādam vienmēr ir jāzaudē. Tur neko, kā saka mums viens tāds kopīgs paziņa, tāda dzīve, neko padarīt. Tā kā skatāmies, kā džekiem iet florbolā, ātra aizraujoša spēle, jā, un tad jau vēlāk arī vēl par kaut ko pavisam citu. Tādiem večiem jau, ka bail. Artis Krauklis, florbola kluba Rīga priekšnieks, kā noskaidrojam. Kas mainījies no iepriekšējās sezonas? Daudz jauni džeki nākuši klāt, spēcīgi džeki. Arī turnīrā labi izskatās pagaidām. Daudz nākuši klāt, daudz atkal ir gājuši prom, jo vienkārši nevar savienot virslīgu ar darbiem, mācībām un citām lietām, tā kā sastāvs ir nedaudz pamainījies. Jā, ir nākuši puiši klāt, man ir prieks par tiem puišiem, kas ir atnākuši. Acīm redzot, man tā šķiet arī viņi diezgan labi jūtās un ir iejutušies arī komandas visā tajā atmosfērā un gaisotnē, jo nav vairs tikai viena vārtu mašīna, Aldis Dāle, un pirmā mājiņa ar Tomu Bitmani, ja. Kā jau pēc pirmā perioda varēja redzēt, ir arī mums citi cilvēki, kas var paņemt uz sevim un gūt vārtus un nenodrebēt Lekringu priekšā, kas ir pagājušā gada čempions un nevienu gadu iepriekš bijis čempions. Jā, tā kā, ir sava robiņa kaut kāda mums arī, protams, bet, sezona tikai sākās. Es ceru, ka tās traumas, kas tur dažiem džekiem ir, kad viņi ātri tiks uz spekām un viss būs ok. Ir vēl pie kā strādāt, katrā ziņā. Strādāt ir vienmēr pie kā. Ienākot zālē... Es gribētu, piedod, ka es tev pārtraucu. Nekas. Strādāt mums jau nosaukums, ka man kādreiz saka, vai Rīgas sastāvs ir nokomplektēts, tāli jau nav jāmeklē. Vecā labā parūda, ka Rīga nekad nav gatava. Aha. Spēlē labi. Tad tu dod Dievs, lai tā turās. Ienākot zālē, es kad lasīju pirms tam tā kā komandas sarakstu, Jānis Peičs kā sastāvā, un tagad skatos, viņš ir kā komandas treneris. Nē, negluži viņš ir principā. Viņš ir vienkārši tā ir tāda lieta, ka kamēr viņš kārto savu treneru certifikātu, viņš ir kā pārstāvis. Aha. Viņš, teiksim, oficiāli viņš ja mēs nav treneris, juridiski varētu teikt, tad praktiski viņš ir, bet juridiski viņš uz doto mirkli ir tādā pārejas periodā. Ja? Un kā viņam sanāk? Man jau ir grūti pateikt, es jau neskrienu. Noteikti, ka viegli nav. Es pieļauju, ka tas arī viņam ir izaicinājums tomēr virslīgā būt par treneri. Ja? Es ceru, ka viņš ar katru to spēli, savu to pieredzes bagāžu kaut kā bagātinās vēl un palielinās. Ja? Tas jau droši, ka viņam pašam jāprasa. Man šķiet, ka tīri cilvēciskā ziņā viņš ir komandā, viņš šim komandas modelim atbilst un saprasties katrā gadījumā par tiem jautājumiem, ar ko man ir diezgan, bet pat ļoti viegli ar viņu. Ja? Jo
kā jau mēs kādreiz esam runājuši, es ļoti augstu vērtēju tīri cilvēciskās īpašības. Tieši tā. Ne tikai sportiskā. Jā. Ir kaut kādi mērķi, plāni uz šo sezonu vai spēlējam un kā iestājies? Pa lielam laikam jāsaka tā, ka gribētos kaut ko līdzīgi kā pagājušajā gadā. Vai arī labāk? Vai arī labāk, bet kā tas ir, bumbiņi ir apaļi. Bumbiņi ir apaļi un caurumiem abām komandām. Tieši tā. Ja? Un pēc kaut kāda maza mirkļa, pēc kaut kāda rezultāta neko nevar spriest. Tas viss ir pēc 60 minūtēm. Jā, ar to pietiek, ja nevajag vēl. Tā Labi, otrais periods viņās sāksies, jāstāst. Galvenais nesatraucies. Es pavisam tā pulka nesatraucos. Es kļūstu, kopš 2 nedēļas es esmu jau opja statusā, es kļūstu gauži mierīgs. Vai ne? Jā. Pieredze. Pieredze, jā, nav par ko uztraukties. Tieši tā. Šeit Labi. Ir tikai sports. Lai tikai nesatraucies. Tas gan, jā. Tas gan. Labi, Art, lai veicās un skatāmies, kā ies. Jā, paldies. Ko? Ko? Man nav ko teikt. Kā šodien spēle? Baigi interesanti, principā. Kamerā jāskatās? Var uz mani skatīties. Principā, spēle ļoti laba. Taktiski redzēt, ka, kā jau tas ir ierasts Latvijas florbolā, Lekrings dominē ar izspēlēm skaistām. Pietrūks varbūt vārti, tāpēc arī ir iedzinējuši šobrīd vēl. Patīk Jāņa Pēģa debija Latvijas florbolā kā treneru amatā. Jau zināja, ka tā būs, ka viņš būs kā treneris? Florbols ir maz virtu, un mēs viens otru pazīstam. Mēs kādreiz kaut kā spēlējām, tā kā nojaut, jā. Jarahovičs ir ielicis labas, kā saka, fundamenti, jā, un tāpēc tagad jādarbojas tālāk. Rīga, kā jau parasti, uz pretuzbrukumiem spēlē. Ko es ļoti ievēroju šodien spēlēt, ceļš stāvot ļoti tuvu laukumam. Gaisa bums, tas vienmēr viņiem liels trumps bijis, ir Dāle ar Vitmanu, jūt kā cimds roku viens otru, un tas ir pamanām. Es domāju, ka trešais periods būs ļoti interesants vēl. Uzvarēs. Es domāju, ka šodien varētu būt, ka varbūt grūti spriest vai stiprākais, varētu būt, kad arī Rīga var arī iekost. Tas būtu varbūt nedaudz pārsteigums. Iesāka 4-1 Rīga īstenībā. Jā. Tas bija tā kā pārsteigums vairāk? Es domāju, ka, Lekrings ir tāda komanda, man liekas, kad viņi ieskrienās. Viņi ir tāda play-off riktīga komanda, kad viņi līdz tam ieskrienās, un viņi var arī kādam vājākam pretiniekam sezonu zaudēt, un pēc tam play-offā, protams, sakārtos savu spēli. Atbraukuši tikko no čempionu kausa, tas arī var būt kaut kāds nogurums un kaut kāda motivācijas nedaudz varbūt trūkums no tāda līmeņa atgriezties Latvijā šeit pat. Tu jau to Latvijas līmeni noliec. Nē, viss kārtībā. Salīdzinoši. Tādā ziņā, es domāju. Jā. Tā kā viss būs kārtībā. Jau tagad 5-5, ja mēs tā teiksim, uztaisam totalizatoru, tad kurš tā? Vainu? Kurš kuru? Jā. Cik abās divās komandās ir zināmi čomi un tā, tagad skatīsies intervijā, teiks sev, kur pa kuru tu. Nē, bet ja man savu naudu jāliek, es laikam liktu 5 eiro uz Nīču, jo tur būs lielākais koeficients. Tad tev galvenais vinēt vairāk. Jā, un pēc tam bullīšu, es to. Tad būs forša spēle, tev visiem viss patiks. Tieši tā. Skaidrs, labi, cerēsim, ka būs inčīgi, tad jau viss būs forši. Jā, Jāni, debija kā komandas trenerim? Ne šodien. Nē, visu sezonu, jā. Augstākajā līgā. Jā, un kādi plāni? Visaugstākie. Jāuzvar? Protams. Forši. Šodien tāds beigas sprēgais mačiņš, katrā ziņā ar CSKA droši vien jau ka tā ir. Nekas cits jau nebija gaidāms. Varbūt sākums tāds nedaudz patīkams ar nelielu pārsvaru. Nedaudz atslābinājāmies, bet spēles sākums tikai. Tā kā, veselu trešdaļu, ko spēlēt, tā kā būs spraigi. Tagad 5-5, ko džekiem pārtraukumā dos pa biksēm riktīgi vai kaut kā savādāk? Nedos, nav jau slikta spēle. Spēle ir laba, nedrīkstam noraidīties. Disciplīna nedaudz jāievēro. Lekrings jau sen zināms, kā labs vairākuma realizētājs. Tā kā vienādos sastāvos mēs noteikti varētu paņemt spēli.
Pats vēl nesen spēlēja aktīvi diezgan un negribās pašam vilkt botas kājās un skriet palīgā. Ļoti gribās, jā, bet jāļauj puikām darīt savus darbus, tā kā man savējais un katram savu lomu. Un Jāni Peičs kā spēlētāji vēl kaut ko redzēsim? Kaut kādos veterānos pēc gadiem 7 gan jau. Labi, Jāni, paldies, ej, tad dod mizā un tad jau viss būs. Jā, lai veicās. Ko spēle beigusies, man skumji diezgan 12 sekundes līdz beigām šitā te sagadīties, zaudēt, neizšķirtas zaudēt spēli. Florbola kluba, es nemāku izrunāt florbola klubs, es teiktu mocos. Florbola kluba Rīgā kapteinis, izrādās kapteinis ir, Toms Briedis, droši vien viens no skumjākajiem cilvēkiem šodien, vai ne? Labi, Tomiņ, par šodien spēli nerunājam. Kā bija sezonas sākums, vēl faktiski tikai visu priekšā. Kā pašam atgriezties Rīgā? Ķekavā uzspēlēja kādu laiciņu tagad atpakaļ uz Rīgu. Kā bija? Saņēma ar atplastām rokām, vai tomēr saka, Nē, ja godīgi, šis ir mans pirmais klubs, kurā es vispār spēlēju. Un Ķekavā bija tā, ka mēs izcīnījām sudrabu. Jāsaka, izcīnījām 7 spēļu fināla sērijā. Nākošajā gadā zaudējām bronzas spēli. Nākamajā gadā izkritām ceturtdaļfinālā un pašam iekšēji bija sajūta, ka vajag kaut ko pamainīt. Pēc rezultātiem jau vien varēja nospriest, ka tur viss uz leju iet. Sākotnēji pat nē. Vienkārši beigās sanākot komandas sapulcā nolēmām tā, ka ir tomēr nepieciešams visiem pārmaiņas. Jo tas ir nedaudz iestagnējis jau. Un, lai kaut kur augtu, ir nepieciešams mainīties. Jā. Un atnākot uz šejieni, es domāju, ka nekāda problēma man nebija. Visi ir man pazīstami. Tevi arī visi pazīst? Visi arī mani pazīst. Vairākus gadus viņi ir jaunāki, es esmu viens no vecākajiem. Un, es mēģinu arī dot viņiem to, ko es gadu gaitā iemācījies. Es ceru, ka tie ir vērtīgi padomi, nevis tikai kaut kas pa vienu ausu. Es tikai, tu, Jurka, kur skrien, ja? Jā, aptuveni tā. Un, pašlaik es neteiktu, ka ir slikts sākums. Viņš varēja būt arī sliktāks. Labs, esat augšgalā pagaidām. Jā, bet runājos. Bet īstenībā vajag visās spēlēs aizsēties, jo savādāk jau nav jēga spēlēt vispār. Šogad pastāv 14 komandas virslīgā, diezgan brangs turnīrs paredzēts. Ir tā, ka būs kaut kādas izkristalizēsies komandas, un tad būs arī spēles, uz kurām principā var braukt atslābinājies, vai visas komandas ir tādas baigi ņiprās? Nē, visas ir. Šogad ir notikušas arī daļēji spēlētāju kustība sakarā ar Ķekavas, tā kā viena Ķekavas kluba, varētu teikt, izjukšanu vai apvienošanos ar citu klubu. Komandas ir pastiprinājušās ļoti, un jebkurā spēlē tev jāiet ar pilnu duhu un nevar vispār atslābināties. Kā Peičs, kā treneris, vai labāk laukumā lai iet? Man viņš patīk gan tur, gan tur. Esmu ar visām 4, briežu 4 par to, ka viņš ir mūsu treneris. Tik, cik es arī no savas puses varu dot viņam, es arī mēģinu sniegt kaut kādas redzējumus, kā es pats jūtos kā spēlētājs, ko mēs varētu pamainīt. Tāpat es mēģinu, kad man ir brīvāks laiks, panalizēt spēles, kas notiek pasaules florbolā. Un tad arī kaut kādas inovācijas varbūt iedot un tam līdzīgi. Tev kā kapteinim sanāks sabārt citreiz džekus ģērbtuvē, kamēr treneris nav atnācis vēl kaut ko? Bārta es agrāk bāros daudz un dikti, ne kapteinis būtu esot. Tagad es cenšos viņus noskaņot pirms spēles, cik es varu. Ar skaistiem vārdiem, ne pārāk skaistiem vārdiem, un vienkārši, lai mēs varam iet laukumā un dot 100% iekšā pretiniekam.
Es jau prasīju arī Artim, prasīju Jānim sezonas mērķi kādi. Kādam var būt sezonas mērķi sportistam? Jāuzvar. Nu, loģiski, bez tā jau nav jēga vispār nākt spēlēt. Ir viens mērķis, augstākais. Tieši tā, nu labi, cerams, ka Rīga beidzot izdosies, to izdos kārtībā. Labi, to viņa izstiepies, tad tev savilks muskuļus, un tad tev jau gadi tomēr Nav maz. Nav maz, jā, pasē Gadi ieraksts skrien kā stirnas. Jā, nu kā brieži. To starp citu, jā, var uzfilmēt, kur vienīgajiem, ja Latvijā ir šitāds te formējuši tās ķiņķēziņas, tu pats izdomāji, ka tāds jāliek ir? Jā. Es lepojos ar savu uzvārdu. Nē, nu ir ar ko lepoties. No, jā. Tad ko lai liek, piemēram, es nezinu, kur Alsiņš uz muguras tur virs numuru. Asniņš, es nezinu. Viņam ir tīģeris uztetovēts uz ķermeņa, jā, lai uzliek tīģeri. Ko Kūlovs varētu uzlikt, kur bail iedomāties, jā? Skaidrs, labi, Tomiņ, ej atpūties. Viss kārtībā, lai veicās tālāk. Okay. Sakosim vēl jūsu spēlēm īstenībā līdzi. Ja? Tā. Ko, spēle beidzās? Beidzās, teikšu, kā ir sūdīgi. Nē, sūdīgi diezgan brutāls. Beidzās spēle ļoti. 12 sekundes beigām nešķirt zaudēt. Jā, lai gan brieda tie vārti, brieda vārti, brieža vārtos, neko nevar darīt. Labi, visi braucam mājās. Ir jau vēls. Florbols beidzās 11. naktī. Jā, pēc florbolā pašredzēt, vajag aizrautīgi. Pakās 12 sekundes līdz beigām. Škrobi, protams, drūmākā, bet nu neko, Džeki nenokar degunas sezona tikai sākusies, tā kā viss būs, beigās viss būs inčīgi un playoff būs aizraujoši kā parasti. Ja pirmo gadu es sekoju līdz florbolam. Tā kā, jā, noteikti brauksim arī uz florbola kluba Rīgas spēlēm, skatīsimies, kas un kā. Parunāsim ar viņiem vēl. Bet tagad tas, ko es teicu, pēc florbola lecam mašīnās atkal un laižam uz kurieni, uz Tukumu. Un ne pēc smukuma, šoreiz ne pēc smukuma. Tukums slavens 2 lietām. Ar skaistām sievietēm, to es jums varu apzvērēt. Pats esmu pārliecinājies. Un ar spēcīgiem večiem, kuri var iedot arī pa degunu, ja vajag. Tikai viņi dod pa degunu viens otram ringā. Braucam uz Tukumu, tur ir tādi džeki kā viņiem bija vārds. Tur ir tādi džeki kā Mareks Lavrinovičs un Edgars Freimanis, kuri gatavojās 15. novembrī tādam pasākumam kā Milžu cīņas. Tur jau bija priekšā 3. milžu cīņas, tur pēc K1, pēc MMA noteikumiem. Vienot sakot, veči ringā mēģinās pierādīt viens otram, kurš ir labāks, kurš ir stiprāks un kurš nē. Tā kā aizbraucam paskatīties, kā trenējās nopietni čaļi ar nopietniem sporta veidiem. Kā teikt, jokus viņi tur neplēš. Tā kā paskatāmies, kas tas ir un ko tas nozīmē. Tas jums nav florbols, džeki, jā. Un tas arī nav šahs, tur domāt vajag.
Šodien esam Tukumā ciemos pie trenera Mareka Lavrinoviča, kurš gatavojās 15. novembrī Tukumā notiekošajām milžu cīņām. Kas tas ir? Par ko raidījums? Es pieļauju, ka nojauši. Man katrā ziņā paliek diezgan neumilīgi, jo skaņas briesmīgas, kājas pa gaisu, rokas arī. No tā. Katrā ziņā, jā, par boksu karatē, ne par karatē, MMA kā viens, visām tādām lietām. Jāmoka prom čaļi, baigi nopienši to visu dara. Kur izēja? Visam drīz Tukumā nolaizīto, ja? Tad visur ir grūti tagad zaķis redz nolaizīto. Var? Visam drīz jau novembrī 15. ja pareizi atceros, Tukumā būs tāda lieta kā milžu cīņas. Jā, milžu cīņas. Kas ir milžu cīņas? Milžu cīņas ir tādas, kad Džeki Ladiskalē uztaisa lielu ringu, kā lielu standarta ringu, salēž, teiksim, divus cīkstoņus un ļauj viņiem noskaidrot attiecības. Atbraucām uz Tukumu, vēl pirms milžu cīņām. Pie džekiem, kas aktīvi, neteikt, ka tam gatavojās, varbūt viņi cer kādreiz tur piedalīties, bet blakus ir Mareks Lavrinovičs, kurš ir droši vien vainīgs pie tā, ka tik daudz džeki šodien te atrodas un mēģina viens otram nedaudz pārmācīt, vai kā teikt, noglāstīt pakausi. Pats aktīvs, kādreiz karatists, tad bija kickboksers, kā viens ir, un Jēzus mātais pat tituls vispār nevar saskaitīt, un svarīgs tituls. Un Mareks arī būs tas, kurš tajā 15. novembrī aktīvi ņems dalību. Ne? Tieši tā. Tieši tā, jā, Mareks Lavrinovičs, sarunbiedrs. Marek, 15. novembrī pavisam drīz, kā notiek gatavošanās tādam turnīram? Gatavojamies 5 reizes nedēļā ar savu audzēkni Edgaru Freimanu. Trenējamies aktīvi, braukājam tagad sparingot, jo mums pašlaik ir bišķiņ problēmas ar sparingošanu. Pietrūkst tādi, kā lai saka, pieredzējuši zēni, ar kuriem varētu pastāvēt pārī šeit pat Tukumā. Bet mēs attīstamies, viss notiek. Mums nesen bija atklājuma zāle šito. Aktīvi darbojamies, cerams uz priekšu, viss notiksies, viss būs tepat uz vietas mājās. Nu, tev jau forši, kā teikt, tu faktiski izēj ārā no zāles, te jau, cik te jāpaiet un jau ringā iekšā. Nu jā. Pats arī pagājuši gadu cīkstējies, kā cīkstējies? Kā cīkstējies, kāvies, boksējies, kā to saka, tu pareizi? Cīkstējies būtu droši vien tā labāk teikt, jo kauties, tas var kauties uz ielas, tas tomēr ir sportveids, cīņas sportveids, tad droši vien cīkstējāmies. Nu jā, un pagājuši gadu bija viens tumšs tāds džeks pretī, nosvēļojies vai nebija mazgājies, es nezinu. Bija tur, man tagad smējās, kolēģi teica, tagad man kongiešu medīs ar šķēpiem par šito gājienu. Nu, pārmācīt viņi diezgan brangi, pārmācīja tā, ka faktiski ar vienu sitienu izskatījās gan, ka krītot, bet izrādās neapzināti tādi pussalto uz priekšu ar papēdi pa degunu. Mēs tagad uzliksim fonā, ja? Lai skatītājs redz, kā tas ir. Kā tu vispār nonācies kaut tādam sitienam? Tas ir Kyokushin karate sitiens, saucās Idoma Vaša Kaiten Giri, kas ir Japāņu valodā. Es pats biju ņēmu dalību 2 reizes pasaules čempionātā Japānā 2003. gadā, 2007. gadā, bet 2011. gadā mēs neaizbraucam, jo tur notika traģēdija viņiem, tas Hes uzgāja gaisā, tad mēs nobijāmies, tā jau mums mati nav. Tad vispār skūties nevajadzētu vispār. Nu jā, vispār bet mēs lidosim nākamgad 2015. dalību ņemsim iekārtošu eksāmenu uz 5. danu. Un tur ir viens Japāns, tāds Narichika Tsukamoto, varat atrast viņu arī varbūt YouTube, ja interesē. Tas ir viņa firmas sitiens. Pie viņas biju semināros, trenējos, mācījos, kamēr viņu apguvu. Un varu pateikt tik to, ka neviens Latvijā tādu sitienu neizpildu, izņemot mani un manas audzēkņus. Es īstenībā arī nekur, man liekas, Eiropā neesmu redzējis. Cik es tu paskatos YouTube? Eiropā karatisti, kyokushinieši
šitādu dara. Jā. Tieši, jo tas ir no mūsu stila nācis sitiens. Kā bija tā, ka pirmoreiz sanāca ar to sitienu izrubīt kādu, izrubīt kādu ringā? Bija tā, ka zvans viņam, klausies, man sanāca, vai klāps? Nē, pašam jau ir prieks, jo Cīkstons jau iet uz ringu, lai uzvarētu un cenšas jau to izdarīt pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas tādu efektīvāku sitienu izdarīt, lai publikai ir ko skatīties un pašam ir pēc tam prieks. Nevis vienkārši 3 raundus nokauties. Bet, kā teica mans draugs un pie kā es liku rokas, Arnis Ritenieks, nokauts tas ir bonus. Ja tu nokautē, tad tas tev bonus, bet reāli tu ej cīnīties visus raundus un mēs ejam uz to, bet, jebkurš cenšas, protams, pēc iespējas ātrāk pabeigt cīņu. Kā kurš prot, cits krīt, cits veļās, cits ceļās. Karate, kickboks, kā viens? Tas kā viens un tas jā, bet kurš tev pašam tuvāk? Protams, Kyokushinkai karate. Es sāku no bērnības, no 7 gadu vecuma. Mans tēvs man ielika visu to pamatu. Tas ir mans sirdslieta. Tas jau mans ir dzīvesveids, bet kā viens tas ir mans hobijs, brīvā laika pavadīšana. Protams, tā brīvā laika maz ir, bet, protams, Kyokushinkai karate tas vienmēr būs sirdī un dvēselē. Es tomēr esmu jau meistars tai lietā. Un kā viens es esmu tikai, kā saka, Cīkstons Latvijā, es teiktu, mēs neesam neviens Latvijā īpaši spēcīgi, pasaulē, ja skatās, bet, vidēji līmeņa sportisti mēs visi esam Latvijā, bet, katrs mēs cīnamies, mēģinam izsisties augstāk, un visi ir priekšā, Latvijai vēl visi priekšā, jo tomēr mēs tikai kādus, ja nemaldos, gadus 7 tikai darbojamies tāds profesionālais kā viens, Latvijā gadus 7. Citur valstīs tas ir Holandē, tas jau ir sen un tas ir ļoti attīstīts. Pie mums viss attīstās, viss notiek. Mums viss vēl priekšā. Tieši tā, bet mans laiks jau būs beidzies, ka mums būs priekšā. Tu jau vari sākt tā. Starp citu, strādā skolā par sporta skolotāju, par darbmācības skolotāju. Tieši tā. Tātad esi pēc profesijas tas pats, kas esi sporta skolotājs. Jā. Šeit nāk, es saprotu, ka te nāk... Šeit nāk čaļos. Lielāki jau trenēties. Ir vēl mazie nāk. Mazie nāk uz Kyokushinkai karate, mazā grupiņa. Tad nāk kā viens čaļi un otrdienās, sestdienās mums nāk meitenes uz TRX. Paldies LNT, kas man mēs tur izsitam projektiņu. Paldies viņiem par atbalstu, dabujam naudiņu, līdzekļus, ierīkojam Tukumā TRX, kas Tukumā tā ir jauna lieta un tāds modas kliedziens drīz Latvijā vispār, jo daudz vēl nesaprot, kas tas ir, tas TRX Skandināvijas valstīs. Daudz domā, ka tas kaut kas ir smagām mašīnām un piekabēm. Apmēram, jā. Cits domā, tur gumijas kaut kādas, un viņi kārs, un viņi tur nezinu, ko darīs. Bet, tā ir piekars sistēma, kur tu pats darbojas ar savu svaru, savu ķermeni, tu kontrolē visu pats, tur traumas ir ļoti maz iespējams, ka tu vari būt. Meitenes otrdienās, ceturtdienās, ja? Sestdienās. Otrdienās, sestdienās, pie Mareka. Var nākt pie Mareka. Ja jūs gribat iepazīties ar Mareku tuvāk, tad vienkārši tā. Nē, esmu precēts. Var jau iepazīties. Atnāciet uz TRX, tad kādu pusgadu padarbojieties, tad pieiet, saka, čau, man sauc Zane, tu man patīc. Gaužā vienkārši tas izdarās. Tā. Labi, tik daudz darba, skolotājs, treneris, vēl ģimene ir. Tev pašam atliek laiks trenēties? Ļoti maz atliek laiks. Nē, trenēties es pats trenējos ar čaļiem kopā. Jāmēģina brauc uz Kandavu vēl trenēt. Ne tikai Tukumā, bet es otrdienās, ceturtdienās vēl braucu uz Kandavu trenēt. Tur es trenēju kopā, jo tur ir lielā grupa karatē. Tad kaut kā jau laiku atrod. Beigās pats satrenējās arī. Jā, tur formās sev vienmēr. Un viss notiek. Protams, profesionālam sportistam nav jāstrādā, ir jātrenējas, tikai jāēd 6 reizes dienā un vēl klāt viss kaut kāds dabafks, ko viņi tur ēd. Es to neatbalstu, bet tos treniņus profesionālam sportistam ir tikai jātrenējās un jāguļ un tā, bet Latvijā to reti kurš var izdarīt. Latvijā nav iespējas tā. Tieši tā, tikai ja ir kāds labs sponsors, kurš tev maksā liels naudas, lai tu vari uzturēt ģimeni un dzīvot. Jo cīņas sports, tas ir tomēr, es saku, tas tāds vēl tumšs pleķīts Latvijas sportā un tas nav kā hokejs, ka tev samaksā liels miljonus, ka tu izej un dari savu lietu, kas tev patīk. Skumji, bet tā ir. Labi, Marek, vēlēsim tev veiksmes 15. Paldies liels. Brauksim skatīties, kā Marekam veicas. Droši brauciet visi uz milžu cīņām. Milžu cīņas Tukumā, 15. novembris, Ledus Kallē, droši var braukt. Atrodiet internetā, ir gan jau informācija, visu atrodam. Pats Mareks tur būs arī daudz vēl džeki, būs latvieši pa pilnam. Jā, būs man 2 audzēkņi, Edgars Freimans un Saimons.
Nav bail, ka tev šā daudziekņi jau, kas zin kā jau... Nē, tas ir tieši prestižs. Tas tev tāds lepnums, ka tev ir tā daudziekņi, kas jau iet un darbojās. Tev pašam lepnums, tu redzi savus panākumus, ko tu dari treniņos un kāda tev ir. Un jāskatās pats, tu skaties, ko vēl vajag klāt, ko vajag mazāk, ko vairāk. Un cerams, ka no šitās brigādes, kas tur jaunāki un kas tev vēl nāk, tur vēl pie no tiem ar gan jau, ka vēl izaugs. Gan jau, jā. Pulkiem. Mums tāds treneris būs kārtībā. Pašam galvenais, lai nav traumas, lai viss ir bez kārtībā, un tad jau viss būs. Labi, Marek, paldies tev. Paldies. Kur pauzi iestājusies. Jā, Džeki, treneri. Jā. Paldies. Kamēr Mareks trenēja citus, es trenēju arī vienu džeku, kurš arī tai pašā 15. novembrī cīnīsies milžu cīņās, Edgars Freimanis. Čau, Edgar. Čau. Klausies, tu vispār tās noskaidrojām 4 cīņas profesionāls tik bijušas gadu tikai trenējies, 20 gadu jauns. Kāpēc tā izdomāja, ka ar tādām lietām jānodarbojas? Nezinu, no bērnības jau man tēvs ir ievedis tajā karatē, sāku ar karatē trenēties, un pirms gadu sāku arī pie Mareka kā viens. Tā. Un pirmo cīņu savējo atceries, kādas bija sajūtas pirmā, teiksim, profesionāla cīņa ringā, tad iziet 19 gadīgs puikas. Jo tā cīņa bija ļoti laba, īsa. Uztraukums bija ļoti liels. Īsa priekš tevis, gara droši vien priekš pretinieka pēc tam. Jā, tieši tā. Te Džeki Pačiks teica, ka pavisam nesen par pasaules jostu cīnījies. Jā, Dānijā ar Nikolas. Nikolas. Un kā veicās? Īstenībā diezgan grūti gāja. Nenovērtēja pretinieku. Nebija īsti arī morāli gatavs tam visam. Fiziski bija, bet morāli ne. Bet tas bija arī pavisam laikam citā stilā, jau kaut kādā. Tas bija pats par savādākiem noteikumiem Muay Thai. Tur bija 5 raundi pa 3 minūtēm, tā mums kā viens ir 3 raundi pa 3 minūtēm. Tā un vēl ceļi bija klāt, ķeršanās, kas nav kā viens atļauts. To visu šeit mums var kaut kur vispār iemācīties? Var, Rīgā var. Jā, Rīgā tas ir. Tā tad nav problēma, var faktiski samācīties visādas štelas pie mums. Jā, protams. 15. novembris milžu cīņas pretinieks jau zināms, kas notiks, kas būs? Būs no Norvēģijas pretinieks, vārdu īsti nezinu, bet es redzēšu cīņas. Pretinieks normāls. Kaut kā īpaši gatavojies viņam? Gatavojamies visu laiku ar Mareku. Nav tā speciāli, ka mēs gatavojamies, mēs vienkārši trenējamies visu laiku. Tagad bijām uz Svaringu Rīgā vakar. Patrenējāmies. Nav tā, ka skatās speciāli, kas ir pretinieki, kāds stils, kas un kā. Un tad... Tā gluži nav, vienkārši trenējamies. Gatavojamies fiziski, pat ķepām citam tā. Labi, tu esi sācis slinkot presītas, kas ir piekus jau. Tev vēl vecīt vēl 15. novembris priekšā, tā kā skaties, jo mēs uzfilmēsim, tam parādīsim, ka nesanāk kauns pēc tev saprot. Kas bija, preses nebija gana daudz sataisījis. Labi, Edgara trenējies, lai 15. veicās, mēs brauksim skatīties, kas un kā. Vecīt, lai tās 4 profesionālās cīņas pārauga 40, 50, 60. Kamēr gribās. Tu vēl jauns puika. 20 gadi, Edgars Freimans. 15. novembrī braucam skatīties milžu cīņas Tukumā. Ledus hallē. Labi, pietiks piekus. Ledus hallē Tukumā. Brauciet skatīties. Baigā štela būs forši džeketi īstenībā. Es laikam nekur nebraukšu. Es te palieku dzīvot. Ot tā. Tagad mans preses skaties. Piedu roku. Da nē, es varu. Un tagad breiks, hop. Čika aiziet. Ko? Pēc šitā visa, diemžēl nav sajūta, ka kļūstu veselāks. Neko nepadarīs, jo pa vienu dienu visās sēdienas nevar, ne? Tas ir tikai normāli. Ko redzējāt, cik nopietni veči gatavojās, kad iziet ringā profesionālā cīņā. Mareks Edgars vēlēs viņiem veiksmes, lai ar veselību viss kārtībā, lai viss izdodās. Edgaram jau īpaši, Edgaram visu vēl priekšā jauns puika, gadu tikai aktīvi. Var teikt, ar to lietu nodarbojās.
ļoti perspektīvs, ļoti liels talants. Tā kā par viņu es domāju, ka mēs dzirdēsim. Noteikti redzēsiet arī reportāžu par 15. novembra milžu cīņām, kas būs Tukumā ledushalē. Pastieties tur Tukuma brāļi, Facebook lapā un milžu cīņas, kā tāds var atrast, visu informāciju var atrast. Tā kā tā, labi, šis bija 5. raidījums ar Sportu uz Tu. Es esmu atgriezies savā dzimtajā pilsētā. Es viņu nesaukšu pa Varoņu pilsētu. Viņš vienkārši ļoti skaista un forša pilsēta Ogre. Šis bija laikam kurš? 5. raidījums ar Sportu uz Tu. Šodien rekord slimība nenāk viena. Viņa samežģēla rībjēli. Pēc nedēļas skatieties mums atkal, sekojiet mums Facebookā, Twitterī. Meklējiet raidījumus YouTube'ā. Viņi tur parādās. Ja, viņi tur parādās. Jūs varbūt tam neticat, bet viņi tur ik pa laikam ir. Labi, pietiks. Man jāiet ārstēties. Šito jau nevar izārstēt. Labi, čau. Šitā nedrīkst rādīt. Čau, šitā jārāda. Čau, ne. Šitā briti var apvainoties.